Labdien, cienījamie konferences dalībnieki! Latvijas, tāpat kā Eiropas un visas pasaules sabiedrība, arvien biežāk uzdod jautājumus par lauksaimniecības ilgtspēju. Un šie jautājumi nav bez pamata. Eiropas komisijas publiskotie zinātniskie pētījumi liecina, ka pašlaik Eiropas Savienībā aptuveni no 60 līdz 70% augsne ir neveselīga. Tātad visas Eiropas Savienības dalību valsts saskarās ar augsnes degradāciju. Augsnes degradācija ir sasāļošanās, erozija, organiskās vielas zudums, sablīvēšanās, pārmērīgs barības vielu satura piesārņojums, ūdens noturēšanās spējas samazināšanās, gan arī paskābināšanās un virskārtas sablīvēšanās. Visbeidzot, arī bioloģiskās daudzveidības zudums. Un augsnes degradācija rada risku cilvēku veselībai, videi, klimatam, ekonomikai un kopumā visai sabiedrībai. Var būt apdraudēts pārtikas, kvalitatīvs pārtikas nodrošinājums, ūdens nodrošinājums, var pastiprināties plūdi, sausumie periodi un, protams, samazinās bioloģiskā daudzveidība. Un tāpēc augsnes degradācijai ir milzīgs tālējošs negatīvs seks, ja tā notiek. Un mums sabiedrībai, tā skaitā arī lauksaimnieku sabiedrībai, ir jādomā par augsnes ilgtspēju un jāatbalsta tāda saimniekošana, kur nenoplicina dabas resursus. Lauksaimniekiem augsne ir pats svarīgākais, kas ir pamats mūsu lauksaimnieciskai ražošanai. Un tas nozīmē, ka ilgtspējīga lauksaimniecība un ilgtspējīga saimniekošanas praksa bagātina augsni, aizsargā ūdeņus un bioloģisko daudzveidību, kā arī nodrošina to, ka mēs varam ilgtermiņā ražot kvalitatīvu un pietiekamā apjomā lauksaimniecības produkciju. Lai mēs sasniegtu šos mērķus un faktiski šos kompleksos uzdevumus, ir nepieciešama informācija, nepieciešama dati par lauksaimniecības zemi, uz kuru pamata mēs varam pieņemt izsvērtas lēmumus, faktiski zinātnē balstītas lēmumus un būvēt mūsu lauksaimniecības nākotni. Informācija par Latvijas lauksaimniecības augsni, tā stāvokli un veselību līdz šim ir bijusi nepilnīga, fragmentēta, novecojusi. Piemēram, augsnes analīzes mums nav bijušas pašas jaunākās, mēs neesam zinājuši arī, kā ir mainījies augsnes sastāvs. Tādēļ es gribu izteikt gandarījumu, ka Zemkopības ministrija kopā ar partneriem ir veiksmīgi īstenojusi Norvēģijas valsts līdzfinansētu Latvijas lauksaimniecības augsnes izpētes projektu, kurā ir iegūti jauni augsnes dati un izveidots ietvars datu iegūšanai nākotnē, ko varēsim izmantot klimata pārmaiņu politikas izstrādē un ilgtspējīgas saimniekošanā. Šim visaptvarošam augsnes izpētes projektam ir jābūt pirmajam solim, kas mums ļaus zinātniski pamatot izmaiņas augsnē un uz to pamatu izvēlēties piemērotāko lauksaimniecības praksi, kas nodrošinās mums, lauksaimniekiem, Latvijā labas ražas un ilgtspējīga ražošana. Gribu izteikt cerību, ka pirmajam solim sekos arī nākošais, kurš nesīs jaunas zināšanas un jaunu informāciju un iespējams liks kaut ko mainīt saimniekošanā nākotnē. Tikai balstoties datos mēs varam radīt labāku vidi, labākas ražas un ilgtspējīgu ražošanu mūsu lauksaimniecībai. Novēlu ražām darbu šodienas konferencē ar ieguldījumu nākotnē, ar ieguldījumu augsnes saglabāšanā un mūsu lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā. Liels paldies!